Vai arī tu esi jūties iesprūdis savā izaugsmes ceļā? Kāpēc daži cilvēki progresē ļoti ātri un šķietami viegli, kamēr citiem tas ir nebeidzams ceļš daudzu gadu garumā? Noslēpums ir tajā, ka tas nav tikai par ieguldīto laiku, bet gan par to, ko tieši mēs darām. Un šajā video es tev pastāstīšu, kā arī tu vari jūtami atvieglot šo procesu. Čau! Priecājos tevi šeit redzēt. Ja tu redzi mani pirmo reizi, tad mani sauc Artūrs, un šajā kanālā mēs runājam par to, kā dzīvot laimīgāku un piepildītāku dzīvi caur sevis iepazīšanu un pieņemšanu. Un ja arī tev šis izklausās interesanti, pieseko kanālam un pievienojies mūsu pulciņam. Bet ķeramies klāt šodienas pirmajam lielajam jautājumam. Kāpēc dažiem dziedināšanas process notiek ātri, bet citiem tas aizņem gadus? Tu noteikti savā dzīvē esi sastapis cilvēkus, kuri savā izaugsmes ceļā šķietami lec pilnīgi ar lieliem soļiem uz priekšu, un tad citus, kuri gadiem ilgie terapijā, dodas uz retrītiem, lasa grāmatas, bet joprojām jūtās iestrēguši. Tad kāpēc tā notiek? Un kāda ir atšķirības ar šiem cilvēkiem? Pamatā ir 5 galvenie faktori, kas ietekmē to, cik ātri vai lēni notiek šis process. Un pirmais no tiem ir sāpīgo pagātnes pieredžu intensitāte. Mūsu bērnības pieredze tiešā veidā ietekmē to, kā attīstās mūsu personība. Tās ietekmē to, kā attīstās mūsu smadzenes, mūsu nervu sistēma un kādas attiecību piesaistes veids mums izveidojās. Un jo intensīvākas ir bijušas šīs pieredzes, jo dziļāk tās ir iesakņojušās mūsos un prasa attiecīgi ilgāku laiku, lai tās izmainītu. Mūsu smadzenēs ir neskaitāmi neironu ceļi, pa kuriem nemitīgi plūst informācija. Un jo vairāk mēs esam pieraduši darīt vai domāt lietas konkrētos veidos, jo ilgāku laiku aizņems izbūvēt jaunus neironu ceļus, kuri ir pozitīvāki un mums labvēlīgāki. Otrais faktors. Tev pieejamā atbalsta sistēma. Vai tev apkārt ir cilvēki, kas tevi saprot un emocionāli atbalsta? Varbūt ir draugi, ģimene vai terapeits, jo mēs lielā mērā dziedinam sevi caur attiecībām ar citiem, un bez šī atbalsta process var būt daudz lēnāks un grūtāks. Faktors numur 3. Tev pieejamie resursi. Laiks pašam sev, finanses terapijai vai coachingam, pieeja grāmatām, podkāstiem, video vai citiem materiāliem. Tas viss ietekmē to, cik daudz un kādā veidā tu vari ar sevi strādāt. Un nevienmēr tas ir par gribēšanu vai motivāciju. Bieži vien tas ir par iespējām. Nākamais faktors ir tavi šī brīža dzīves apstākļi. Ja tev ir liela slodze darbā, problēmas attiecībās un kopumā tu dzīvo patstāvīgā stresā vai atrodies tādā kā izdzīvošanas režīmā, tava sistēma prioritizēs izdzīvošanu, nevis dziedināšanu. Un tas ir normāli, ka tādā situācijā tev vienkārši nav vairs kapacitātes domāt par izaugsmi. Un 5. faktors ir tava individuālā nervu sistēma un tās noturība. Jo mums katram ir unikāla nervu sistēma, un mēs katrs reaģējam uz notikumiem un traumām citādāk. Un tieši tāpatās arī mūsu spēja regulēt emocijas, izturēt diskomfortu un tikt galā ar izaicinājumiem ir ļoti individuāla. Tāpēc nav tāda pareizi vai nepareizi. Vienīgā nozīme ir tam, ka tu iepazīsti un izproti sevi. Es domāju, ka tagad tu jau redzi, ka tas, cik ātrs ir tavs progress, nav atkarīgs tikai no tava gribas spēka un centieniem. Tas ir sarežģīts un daudzslāņains process, kurā lielu lomu spēlē ārējie apstākļi, atbalsts un tava fizioloģija. Un tas viss ir daļa no tava unikālā ceļa, nevis indikators tam, ka tu dari kaut ko nepareizi. Un pat tad, ja lielākā daļa šo apstākļu ir labvēlīgi, daudzi cilvēki joprojām jūtās iestrēguši. Kāpēc tā notiek? Tāpēc, ka viņus bremzē nepatiesa informācija. Tas, kam viņi tic par šo dziedināšanās procesu. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki jūtās iestrēguši savā izaugsmē, nav tas, ka viņi dara pārāk maz, bet gan tas, ka viņi tic lietām, kuras nav patiesas un liek justies tā, kad ar tevi kaut kas nav kārtībā. Un šie 3 mīti nemanām visticamāk sabotē arī tavu izaugsmi. Mīts numur 1. Mēs dzīvojam TikTok terapijas laikmetā, kur nemitīgi dzirdam par iespējām izmainīt savu dzīvi 21 dienas laikā vai uztaisīt 30 dienu izaicinājumu, kas izmainīs mūsu dzīvi, vai arī mums tiek piedāvāts kārtējais kurss vai retrīts, kurš salabos visas mūsu problēmas. Sociālie tīkli un self-help industrija bieži rada nereāls priekšstats par to, cik ātri un kā tieši sevis dziedināšanai vajadzētu notikt. Bet patiesība, diemžēl, ir krietni citādāka, jo darbs ar sevi prasa laiku, pacietību un gribas spēku. Darbu ar sevi emocionālā līmenī var salīdzināt burtiski ar treniņiem trenažieru zālē. Ja mēs gribam būt spēcīgāki vai labākā formā, diemžēl nav nekādu šortkatu. Ir lietas, kuras mēs varam darīt, kā trenēties, ēst veselīgāk un apzinātāk, bet nav maģisko programmu vai veidu vai treniņu, kas palīdzēs mums sasniegt to kaut kādā mistiskā veidā krietni ātrāk. Un tieši tas pats ir arī ar emocionālo un tādu, jau var teikt, šo sevis iekšējo
iekšējo dziedināšanu. Žēl nav tāda shortkata, ka tagad 21 vai 30 dienu laikā, ja vien tu nopirksi no manis kaut ko, tu izmainīsi savu dzīvi. Mīts numur 2. Es jau esmu izdziedinājis savu iekšējo bērnu. Tas, ka tu esi strādājis ar sevi, ir fantastiski, bet tas nenozīmē, ka darbs ir pabeigts. Dziedināšana nav gala mērķis, kuru var sasniegt un viss. Uz to var skatīties kā uz tādu kā emocionālo higiēnu, kas ir burtiski kā tīrīt zobus tikai emocionāli. Ka tas ir kaut kas tāds, ko mēs turpinam darīt ikdienā katru dienu, un tas nav kaut kas tāds, ko mēs varam pabeigt. Un trešais mīts ir tāds, ka bieži vien mēs salīdzinām sevi ar citiem, un ir tāda sajūta, ka ja jau kādam tas izdevās pāris mēnešu laikā, tad arī man tā vajadzētu būt. Bet šī doma ir sevišķi bīstama, jo tā rada spiedienu un vilšanos. Mums katram ir savs dzīves stāsts, savas traumas un atšķirīgas nervu sistēmas, un salīdzinot sevi ar citiem, mēs ignorējam savu individuālo dziedināšanās ritmu. Un ļoti bieži mēs redzam tikai rezultātus, nevis to, cik daudz darba kāds ir ieguldījis sevī pirms tam. Un tagad es varu padalīties ar savu iekšējā bērna dziedināšanas procesu, un sākotnēji bija daudz darījis dažādas meditācijas un prakses un lasījis grāmatas, ne tieši pie iekšējā bērna, bet kopumā par to, kā kļūt par labāku cilvēku, kā pārrakstīt savas programmas, mainīt savas pārliecības, uzlabot mindsetu, visas šīs lietas, vai ne? Un visu laiku bija sajūta, ka jo vairāk es uzzinu, jo vairāk man ir ko darīt, man vairāk ir ko labot, man vairāk ir ko pārrakstīt, un savā veidā tas kļuva par tādu nekad nebeidzamo ratu, kurā tu vienkārši ej un tu dari, un kad ir tik daudz ko labot kopumā. Bet vienā brīdī, kad es sāku saprast un apzināties to, ka visa pamatā ir tā kā šī sevis pieņemšana, tāda kā drīzāk neskriešana šajā izaugsmē, bet saprašana, ka hei, ir ok tā kā ir. Jā, man ir kaut kādas manas tumšās puses, ja viņas tā var saukt, kaut kādas ēnas puses, man ir kaut kādas rakstura iezīmes, kuras es gribētu citādāk, bet kuras vienkārši ir tā kā ir, un jā, ļoti iespējams es viņas nekad nepārakstīšu. Ļoti iespējams, ka vienmēr kaut kādas daļas manis, kas man it kā sevī nepatīk, paliks ar mani, jo, ja es pārrakstīšu visu, ja es tagad pēkšņi izmainīšu visas savas pārliecības programmas, tad teorētiski es būšu perfekts, vai ne? Bet kas vispār dzīvē var būt perfekts, jo, es personīgi nezinu nevienu, ne dabā, ne cilvēkos, nevienu un neko, kas būtu pilnībā perfekts, jo visam ir savi plusi un savi mīnusi. Un tieši šī sapratne un šī sevis pieņemšana, kad ir ok, kad es neesmu tur izlabojis šito vai to, un šī, teiksim, tāda veselīga samierināšanās, es to teiktu, tas noņēma tādu spriedzi un tādu tā kā šo sajūtu, kad ir kaut kas jāsalabo, ka ir kaut kas jādara, bet patiesībā nē, ir vienkārši vairāk jādzīvo. Ļoti iespējams, ka tavs progress nebuksē tāpēc, ka tu nedari pietiekami. Visticamāk, tu vienkārši esi noticējis nepatiesiem solījumiem vai priekšstatiem, kas novirza tevi no īstā ceļa, un apzināšanās ir pirmais solis, lai atbrīvotos no šiem mītiem. Un tagad, kad tu zini, kā mīti var nemanāmi novirzīt tevi no ceļa, rodas loģisks jautājums. Kā tad vispār saprast, vai es progresēju? Jo bieži vien izaugsme ir ļoti pakāpeniska, un ikdienas rutīnā mēs to pat nepamanām. Daudzi cilvēki domā, ka progress izskatās kā tāds liels aha moments, ka mēs pēkšņi saprotam kaut ko fundamentāli lielu, un mūsu dzīve izmainās pa visiem 180 grādiem. Vismaz es tā ilgu laiku mēdzu neapzināti domāt, bet patiesībā lielākā daļa pārmaiņu notiek klusumā, mazajos ikdienas brīžos, ko viegli ir palaist garām un nepamanīt. Tāpēc ir vērtīgi zināt, kādas ir pazīmes, kas liecina par to, ka tu tiešām virzies uz priekšu. Un šīs 4 pazīmes ir labs indikators tam, ka tu progresē pat, ja pats to nemani. Tad pirmā pazīme ir veselīgāku robežu uzstādīšana. Tu sāc pamanīt, ka paliek vieglāk nosprost robežas un pateikt nē otram bez vainas sajūtas. Tu vairāk sāc pamanīt to, ka citi pārkāpj tavas robežas un beidz pielāgoties tikai tāpēc, lai būtu ērts un neradītu problēmas. Otrais indikators ir tāds, ka tu kļūsti apzinātāks par savām darbībām. Tu vien vairāk sāc pieķert sevi brīžos, kuros agrāk reaģēja automātiski. Tu spēj ātrāk pamanīt, padomāt, sajusties un attiecīgi rīkoties apzinātāk. Tu sāc labāk izprast savus triggerus un iekšējos mehānismus, kas agrāk šķietami darbojās randomā. Tad trešā pazīme ir emocionālā pašregulācija. Emocijas vairs nevalda pār tevi tik ļoti kā agrāk. Protams, ka tu tāpatās izjūti nepatīkamas emocijas kā dusmas, skumjas vai agresiju, bet arvien vairāk tu vari tās pieņemt un nebūt tik reaktīvs. Arvien vairāk tu spēj tās izjust, izdzīvot un pieņemt. Un ceturtā pazīme, kas liecina par progresu, ir uzlabojuma attiecībās. Tu sāc pievilkt cilvēkus, ar kuriem tu jūties redzēts un saprasts, un tāpat tu sāc atkabināties no tiem cilvēkiem, ar kuriem attiecības ir nokalpojušas savu laiku, un tu pārstāji atkārtot vecos, destruktīvos attiecību modeļus, un arvien vieglāk tu vari būt autentisks, veidojot attiecības, nevis censties izpatikt vai kontrolēt citus. Progress nevienmēr nozīmē to, ka tu uzreiz jūties labāk.
labāk. Reizēm tas nozīmē to, ka tu sāc just vairāk gan patīkamo, gan nepatīkamo. Un reizēm tas arī var būt sāpīgāk nekā tas bija iepriekš. Bet svarīgi ir atcerēties to, ka šis ir tikai pārējais posms, kad ļaujam sev izjust un izprocesēt visu, kas gadiem ir bijis apspiests. Un tā ir pazīme, kas liecina, ka tu patiesībā ej dziļumā. Un pat ja šīs izmaiņas tev var šķist mazas, tas tāpatās ir skaidrs signāls tam, ka tu progresē. Un lai arī šīs iekšējās izmaiņas ir svarīgas, ir vēl viens būtisks faktors, kas nosaka to, cik ilgtspējīgs būs tavs progress. Un tas nav kārtējais rīks vai prakse. Šis ir pats svarīgākais visā sevis izzināšanas procesā, un tas ir tas, kā tu izturies pats pret sevi. Daudzi domā, ka izaugsme nozīmē būt striktam un disciplinētam pašam pret sevi. Man vajag saņemties, man jābūt produktīvākam vai ātrāk galā jātiek ar emocijām, bet patiesībā ir tā, ka jo vairāk mēs sevi spiežam un pušojam, jo vairāk mēs varētu tā kā teikt iešaujam sev paši kājā, jo paliekošs progress nāk no sapratnes un līdzjūtības pašam pret sevi, nevis no plikas disciplīnas. Un viena no svarīgākajām lietām, ko atcerēties, ir tā, ka dziedināšanas process nav lineārs. Tā nav kā taisna līnija no punkta A uz punktu B. Dziedināšanu varētu salīdzināt ar sīpolu, ka mēs ejam un pēc nākamās kārtiņas ir nākamā un mēs ejam dziļāk slāni pa slānim, un katrs jaunais slānis var nest sev līdzi jaunu izpratni, jaunas emocijas un reizēm arī sāpes, kurām iepriekš mēs vēl nebijām gatavi. Tāpēc bieži var šķist, ka ejam uz priekšu un tad atkrīmē atpakaļ, ir šķietami 2 soļi uz priekšu un 1 atpakaļ, reizēm pat 2 atpakaļ. Un dažreiz ir tādi kā izrāvieni un pēkšņi saprašanas par lietām un liekas, ka mēs visu zinām, mēs visu saprotam. Un tad citreiz atkal ir stagnācija, vilšanās vai sajūta, ka esam atkal atkrituši atpakaļ, bet tas ir normāli un tā ir daļa no procesa. Tāds vienkāršs un efektīvs veids, kā izvērtēt savu progresu, ir vienkārši salīdzināt sevi tagadnē ar sevi pagātnē. Kā tu reaģēji konkrētā situācijā pirms gada, 3 vai 5, un kā tu reaģēji uz šo situāciju tagad? Varbūt iepriekš tajā situācijā tu mēģi uzsprāgt vai bēgt no tās vai noslēgties sevī, bet tagad tajā pašā situācijā tu spēj reaģēt citādāk un apzinātāk. Varbūt jau arī spēj identificēt to, kā tu jūties un kas vispār tev ir izraisījis šīs sajūtas. Un tas jau ir progress. Jo progress ir par to, ka tu esi audzis, nevis par to, ka tu jau esi tur, kur vēlies nonākt. Tavs izaugsmes ceļš ir tikpat unikāls kā tavs pirksta nospiedums, un to nevar salīdzināt ar kāda cita tempu vai pieredzi. Un pat tajos brīžos, kad liekas, ka viss notiek pārāk lēni, vai tev šķiet, ka tu atkal esi atkrītis atpakaļ, atceries, ka galvenais apakšā visam ir sapratne, cieņa un līdzjūtība pašam pret sevi. Ka lai arī kā tu justos, tu vienmēr esi un būsi savs svarīgākais atbalsts. Lai arī kur tu šobrīd atrastos un arī cik daudz tu būtu piedzīvojis, tu jau esi daudz tālāk nekā tu pats to apzinies. Tici savam progresam, jo es ticu tev. Un ja tev šķiet interesanti šī iekšējā bērna tēma, tad es tev noteikti iesaku noskatīties šo video kaut kur labajā vai kreisajā pusē, kurā tu uzzināsi 5 populārākos mītus, kas kavē arī tavu izaugsmi. Tas palīdzēs tev saprast vēl padziļinātāk to, kas tad īsti tevi bremzē un kā tu vari tikt ar to galā. Tā ka spied uz video un tiekamies tur. Un atceries, tu jau esi tālāk nekā tev šķiet. Čau!